5. nodaļa Vilnis turpinās. Apmēram nedēļu pirms manas atgriešanās mājās sapulces vecajā Azusa misijā sāka noturēt brālis Darhems. Tas kungs viņu atsūtīja no Čikāgas. Augšistabas misija atteicās viņu uzklausīt, tāpēc viņš devās uz Azusa ielu. Brāļa Seimūra nebija klāt, jo viņš bija aizbraucis uz austrumiem, un tā brālis Darhems sāka noturēt sapulces, un svētie atkal no jauna pulcējās vecajā vietā, lai to pildītu ar slavas dziesmām Dievam. Tas bija tieši tas, ko tas kungs bija lūgšanā atklājis 3 no mums pirms vairāk nekā 3 gadiem. Dievs bija atkal sapulcinājis Losandželosā daudzus no vecajiem Azusa strādniekiem no daudzām pasaules malām, acīm redzot šīs vienas lietas dēļ. Daudzi to nosauca par vēlīnā lietus, otro lietusgāzi. Iekavās Jēkaba 5:7. Svētdienā zāle bija pārpildīta un 500 nebija vietas. Sapulču starplaikos cilvēki neatstāja savas vietas, jo baidījās tās pazaudēt. Šajā situācijā kādu vakaru sašķēlās augšistabas misijas vadība. Līderis bija pārkāpis savas tiesības un ļoti ievainojis savus svētos. Viņš bija kļūdījies paklausīt Dievam arī citos veidos. Tas kungs pasargās katru vīru vai misiju, ja tur būs grēku nožēla, bet mēs nevaram pastāvīgi pārkāpt savas privilēģijas, vajāt Dieva praviešus un beigās uzskatīt to visu par nieku. Liela bija augšistabas misijas krišana. Kādu laiku tās līderis tika Dieva lietots, bet tad viņš pazaudēja kalpošanas žēlastību. Bet pa to laiku Dievam jau bija sagatavota cita vieta, cits cilvēks un cita vēsts. Viņš nekad nepamet savu patieso avju pulku. Mākonis pārvietojās uz citu vietu, un līdz ar to uz citu vietu devās arī svētie. Līdzīgi, kā tas ir 2. Mūzes grāmatā 13. nodaļā, 21. 22. pants. Uguns atkal sāka krist vecajā labajā Azusā. Es apmeklēju šīs sapulces ar lielu interesi un prieku. Tas kungs mani arī daudz svētīja 8. un Kļavu ielās, kas tajā laikā joprojām noturēja sapulces, neskatoties uz daudz spēcīgākām sapulcēm, kas notika Azusā. 2. maijā es devos uz Azusa ielu un pārsteigts atradu, ka durvis ir noslēgtas ar ķēdi un priekškaramo atslēgu. Brālis Seimūrs bija atgriezies no austrumiem un kopā ar saviem biedriem nolēmis atteikties no brāļa Darhema palīdzības. Tieši viņam vēsts bija tā, ko viņi nespēja pieņemt. Tieši viņa vēsts bija tā, ko viņi nespēja pieņemt, bet rezultāts bija tāds, ka viņi ieslēdza Dievu važās un svētos atdalīja no vecā labā spēka avota. Pēc dažām dienām brālis Darhems noīrēja lielu ēku 7. un Losandželosas ielu stūrī. Svētdienās tur sapulces apmeklēja 1000 cilvēku un apmēram 400 darba dienu vakaros. Tieši šeit apstājās mākonis. Dieva godības mākonis līdzīgi kā kamēr Izraels bija tuksnesī. Un Dieva godība piepildīja šo vietu, bet Azusa palika tukša no cilvēkiem. Tas kungs bija ar brāli Darhemu, jo Dievs bija atbrīvojis savus zīmogus. Īpaši pēdiņās pašreizējai patiesībai, 2. Pētera 1:12, kam bija jātiek atjaunotai. Viņš sludināja neliekuļotu pestīšanas evaņģēliju, kas jāsatver ticībā, un tika vareni lietots, lai novilktu jaunu skaidru demarkācijas līniju starp darbiem un ticību, starp bauslību un žēlastību. To bija ļoti vajadzīgs dzirdēt, un ir skaidrs, ka šāda atklāsme un reformācija ir vajadzīga arī mūsdienu draudzēs, gluži tāpat, kā tas bija Lutera dienās. Mācieties, teica Luters, cik grūti ir spēt atsacīties no kļūdu ceļa, ko piekopj pasaule, un kas caur ilgu un pastāvošu ieraduma tieksmi
ir kļuvušas par mūsu dabu. Cilvēki kļuva pārsteigti, ka agrāk nebija atzinuši patiesību, kas tik redzamā veidā atklājās caur Lutera muti, teica vēsturnieks D. Aubings, un tā notika arī ar Darhema vēsti, bet arī pretošanās tai bija liela. Daži pilnīgi atteicās no šīs vēsts, kā parasti notiek ar katru vēsti, ko sūtījis Dievs, pasludinot, ka tā, kā piedošanas darbs pie krusta, tika pilnībā pabeigts. Tas tika arī nobeigts mūsos tajā pašā mirklī, kad mēs noticējām Kristum. Tā bija liela kļūda un šķērslis patiesajai vēstī un Dieva darbam. Tātad šī neticība nespēja pieņemt. Evaņģēliju bija liela kļūda un šķērslis patiesajai vēstī un Dieva darbam. Cilvēks vienmēr kaut ko pievieno no sevis, vēstī, ko ir sniedzis Dievs. Tā ir Sātana galvenā taktika, kā to diskreditēt un tad iznīcināt. Abiem, kā Luteram, tā Veslejam, bija tās pašas grūtības, un tā notiek ar katru Dieva sūtītu atmodu. Cilvēki ir radījumi, ko raksturo paša griba un pārmērību daba. Vēsts visumā vairāk cieš no tās draugiem nekā no ienaidniekiem. Bet mēs, citāts no Bībeles, bet mēs glabājam šo mantu māla traukos, 2. Korintiešiem 4:7. Patiesību var vienmēr apspiest un nepieņemt. Kādi aizgāja pat tik tālu, ka sāka cīnīties pret svētuma principu kā tādu, uzskatot sevi kā nevainīgus Darhema pasniegtās vēsts priekšā. Bet viņi bija vai nu to pārpratuši, vai, kas ir daudz ticamāk, to satvēra ar savu neapgraizīto dabu, kas visu apgrieza otrādi. Viņu sirdis atteicās pakļauties un izvērsa cīņu pret pašu principu kā tādu. 1911. gads mums bija brīnišķīgs. Plašā frontē norisinājās cīņa starp darbiem un ticību, starp bauslību un žēlastību. Pie mums atgriezās liela daļa no Azusa misijas senā spēka un godības. Man bija daudz brīvības kalpošanā tur un brāļa Darhema misijā. Īpaši tās iesākumā. Dievs man gatavoja katru reizi savu vēsti, kas nāca līdz ko es sapulcē atvēru muti. Es tiku pilnīgi vadīts līdz pat sevis paša atkarības galam. Darbiem manī vairāk nebija vietas, salīdzinot ar saņemtās pestīšanas mēru un tās lielo nozīmi. Citāts no Bībeles, jo mēs esam viņa darbs Kristū Jēzū, radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Efeziešiem 2:10. Mēs atkal no jauna tikām īpaši aicināti uz pazemību. Tā, lai Dieva spēks varētu mājot mūsu vidū. Es pats biju tā izšķīries nepiedāvāt sev izdevības paša pastāvēšanai un pašnoteikšanai savā dzīvē, kas sadedzināju nemazāk par 500 vēstuļu, ko biju saņēmis senajās Azusa dienās no pasaules vadošajiem sludinātājiem un skolotājiem, kas izteica savu sajūsmu un izbrīnu par atmodas attīstību, kas tajā laikā valdīja mūsu vidū. Kādi no šiem ieinteresētajiem atradās ļoti augstos oficiālos amatos. Viņi bija lasījuši manus ziņojumus par atmodu dažādos laikrakstos. Baidījos, ka kādu dienu šīs vēstules var man atraisīt kārdinājumus iztēloties, ka esmu īpaši svarīga persona, jo tik daudzas slavenības interesējas par manām lūgšanām. Patiesībā es gribēju šīs vēstules saglabāt kā vēsturiskas liecības par atmodas ietekmes plašo rezonanci pasaulē. Nav šaubu, ka tas kungs varēja manis saglabāt pazemībā arī bez šī upura, tātad šo vēstuļu iznīcināšanas, bet kādos īpašos savas dzīves brīžos es tomēr biju izšķīries noslaucīt no ceļa visus šķēršļus pazemībai, acīmredzot domāts. Tajās dienās mūs neinteresēja nekas cits, kā tikai bēgt no sava paša goda meklēšanas, vai arī vasarsvētku piedzīvojums kļūs par pagātni. Faktiski mēs cerējām un ticējām, ka atmoda pastāvēs bez lejupslīdes un ilgs līdz pat Jēzus atnākšanai.
Tas tā bez šaubām būtu bijis un tā tam būtu jābūt, ja cilvēki nebūtu attālinājušies no Dieva, bet fakts ir tāds, ka mēs nepārtraukti slīdējām atpakaļ vecajās baznīcās, koncepcijās, formās un ceremoniju valgos. Vēsture bēdīgi atkārtojas un iet pa savu ceļu. Tagad mums ir jāizstrādā sava pašu ikgadējā atmoda. Mēs dodamies uz baznīcu svētdienās, tieši tāpat kā kristīgā tauta mums visapkārt. Skatīt 5. mūzus 17.14. Mēs 6 dienas nedēļā esam aizņemti ar sevi, lai izbrīvētu 2 stundas svētdienā Dievam. Iesākumā tas tā nebija. Agrīnajās Azusa dienās tu tikai ar grūtībām varēji piecelt svētos no viņu ceļiem, kur viņi atradās Dievu priekšā. Visur, kur satikās 2 ticīgie uz ielas vai veikalā, viņi tūlīt pat devās kopīgā lūgšanā. Šodien mēs tikai ar grūtībām varam sevi veltīt lūgšanai. Daudzi vēl pieļauj formu, bet izvairās no tāda lūgšanas satura, kuru kontrolē un ievada Dievs. Kādi citi par to tikai pļāpā, bet nedara, un ir kā vecais kamielis austrumos, kam nākas grūti pazemoties, lai tam uzkrautu nastu uz kupra. Viņš rosās, viņš ir nemierā, kož un vaid, pirms saimnieks spēja viņu dabūt uz ceļiem.